Sveiki! Teicu, ka īpaši vairs nemācīšu, ka es aizvien ir taisnība, bet teicu, ka šeit tad ar kaut ko padalīšos un, ja ienāks prātā, kaut ko pastāstīšu. Un, ko varu pastāstīt, kas ar mani šobrīd notiek, ir ļoti skaistas, labas lietas. Parastajā ārējā dzīvē, teikt viss kā parasti, pabeigšu savai 5. grāmatai tulkojumu šovakar 1. draftu, pēc tam nāksies cīnīties ar visiem labojumiem. Bet, tur ir tiešām palicis tik, nevar jau solīt, kas notiks pasaules gals pienāks, tāpēc nepabeigšu, bet tur ir palicis maz, ko vajadzētu izdarīt. Tātad, bet garīgajā dzīvē ir tā, ka man ir pienācis tas brīdis, kad es esmu sapratusi ļoti daudz to lietu, ko cilvēki skandina, un lielākā daļa, sevišķi Latvijā, nesaprot, par ko viņi runā, tādēļ, ka viņi nepraktizē dziļi. Un ar mani vienmēr ir bijusi tā problēma. Veikas kopā tā ir bijis ar visiem pasākumiem, kuros es mēģinu vadīt vai piedalīties, ka visi ir par staklu. To es varu vienkārši atzīt. Jā, tur vienkārši nav tā dziļuma un tās nodošanās, un cilvēki ir tik šausmīgi slinki, un viss ir tādā, popsas līmenī. Jo saprotat, popsas ezoterika, popsas raganismus, popsas viss, jā. Tā kā 3 dienās kļūsim par šamaņiem. Bet, tā kā mana prakse ir mani novedusi tādos stāvokļos, ko man nešķita, ka es spēju sasniegt, bet izrādās, ka es spēju. Un mans ķermenis diezgan daudz uzdod. Es taisīšu pasākumu sestdien, 1. datumā, sauna pasākumu, ja nekas nenotiks ar manu fizisko veselību, bet kas ir mainījies? Es vēlējos pastāstīt par savu ļoti konkrētu pieredzi, arī ko es esmu apgūsi. Un cik ļoti žēl ir tas, ka brīdī, kad viss ir saslēdzies kopā, kad es esmu sapratusi daudz ko, kas ir manī noticis koši bērnības, un es te nerunāju par traumām, es runāju par garīgiem pieredzēm, ko es piedzīvoju, kas viss ir novedis pie šī brīža, kad es esmu te, kur es saprotu tās lietas, ko man likās, ka es nesapratīšu, un kur es varu tās lietas, ko man likās, ka es nevarēšu, vai kas nemaz nepastāv, vai ko citi cilvēki apkārt skandināja, un man likās, tādi kā viss ir viens spoguļu princips, mēs visi esam viena apziņa, bla, 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 ja. Tur tā lieta, ka tie cilvēki, kas to saka lielākoties, nesaprot, par ko viņi runā. Ko viņi ar to grib panākt, tā ir manipulācija. Tas ir, piemēram, tajā brīdī, kad es viņiem sadusmojos, vai man nepatīk kaut kas, ko viņi dara, bet patiešām nepatīk, ja, nopietni. Es domāju, nevis zinu, kā uznāk kašķis, ja. Arī tā gadās. Tas cits ir, bet tiešām man šķiet, ka viņi dego ļoti nepareizu. Tad, un ja es kaut ko saku, tad mēs saka, tu jau tikai redzi to, kas tev pašai sevī nepatīk. Bet tā ir manipulācija tajā brīdī, jo es mēģinu viņiem aizrādīt par kaut ko, kas man tiešām liekas, tā kā neadekvātu, nepieņemami, un viņi vienkārši pasaka, atrunājas, jā, šiem kaut kādiem ķipa garīgajiem, kaut kādiem pseido austrumu kaut kādām stulbībām, vai arī tā kā viņi runā par kaut kādu universālo mīlestību, bet tas neatiecās uz tiem citiem. Uz tiem citiem nē. Tā vispār tā ir agape un pilnīgā mīlestība, un viss ir viens. Bet ne viņi. Viņi nē. Tas neskaitās, jā. Tā kā, un, pilnīgs ies. Bet, jā, es varētu cilvēkiem parādīt, kā tikt tur, kur esmu es. Tieši tajā brīdī, kad viss ir tiešām saslēdzis, koši bērnības, ka es redzu to tā kā celiņu, kā es esmu tur nonākusi. Un man bija tas viens projekts, ko man tā kā
ko es no augstākiem spēkiem izpildīju, un 35 bija pēc pirms 5 gadiem. Tas beidzās, un to es izdarīju. Tas bija viens projekts. Un tagad tas, kas ir nobriedis beidzot, jā, man tikko palika 40, 22. septembrī. Un, jā, kas bija smieklīgi. Man tieši, es neatceros tas pagājušā video, bet man tiešām atrakstīja, ka man tur ir sajūtas cipars. Un pat nevis ar 3, bet ar 2. Kur ir palikuši 20. Skatoties arī manus video. Nevis no kādiem bildēm tikai, ja zin kā, nu visi ieliks smukāk. Es nešapēju savas bildes, bet, nu jā, es ieliku tas smukākās bildes. Man ir 20, tad es tiešām būtu kaut kāda apgarotākais cilvēks pasaulē. Nu, 20 gados, ja kāds tā kā šādi runā kā es, nu, ārpēc es biju stūba, man bija 20. Tas jau mācīju. Daudz ko zināju, zinām vairāk nekā cita, bet tāda dura. Jā, viss ir normāli tādā vecumā, vai paņem stūbam. Kas, protams, iespējams, ja es vēl kādu laiku padzīvošu, es skatīšos tādā apkaņomošu, kas pilnīgi dod. Tas ir progress. Labi, es te vārdos. Tātad, man pilnīgi droši ir viena no 2 slimībām, ģenētiskajām, kas Latvijā man atsakās diagnosticēt. Sakot, ka tas ir stress. Nu, tā kā trauksmītē, nervi, nu, jūs saprotat, parastojam. Kāpēc arī pat lasot zinātniskus resursus, bet ne Wikipēdija, nu, reāli zinātnisku un medicīniskus rakstus ir tas periods, cik ilgi laiks paiet kaut šis simptomu parādīšanās līdz tam, kad izdod cilvēkam pierādīt, ka viņam tas ir. Es domāju, tādas lietas, nu, tur oficiāli raksta, cik ilgs laiks ir, lai pierādītu. Un viņš bieži ir vairāk kā 10 gadi. Nu, man te jau ir 20 gadi, un nekas nav izdevies. Bet tas, kas notiek, ir, ko es ar šausmām atzīšu, gaidīju. Pirmo reizi, kad tas notiks, tas ir pilna ķermeņa spazma, full body spazma. Ja kāds vēlas sameklēt, ir video arī. Tas ir būtībā sastīvinās visi muskuļi. Visi reizē. Un parasti tur izveidojas tāda specifiska poza ar izstieptām rokām un kājām, bet viņas ir tā kā uz priekšu, pleci uz priekšu, mugura specifiskā veidā saliekta. Ir cilvēki, kuriem viņi ir daļēja un tā kā nekustīgi, un kuri var, ja viņi stāv, un tas noteikti viņi spēj, tā kā atspiežoties pēc sienu nostāvēt, jo, kuriem sakot, diezgan viegli, jo tas pilnīgi stīvs, izdos labi astutēties neko, ja? Bet man bija tā, ka es gāju gulēt, es jau jūtu, ka ir ļoti, ļoti slikti, bet, man tikai jāiet gulēt. Un tad pamazām kļūst arvien sliktāk un sliktāk un sliktāk un sliktāk un sliktāk, un kļūst arvien stīvāk un stīvāk un stīvāka. Es guļu uz muguras, man vienkārši sāk pacelties augšā rokas un kājas un pleci. Bez manas kontrolas, protams. Ja vienkārši sākas spazmas visā ķermenī. Seja savilkta, bet galva sāda, vēders viss tā kā nolēma noturēt tās kājas, rokas uz augšu, viss kājas, rokas stīvas. Cega pacelt uz augšu, jo pa laikam raustās muskuļi, kājās tie lielie augšstalpie priekšā, kas ir, nezinu, kā viņi saucās muskuļus, bet, augšstalpie priekšpusē. Tad jūt, kā, saraujas tādi, tāpēc, ka muskuļi īstenībā ir, viņi ir daudz stiprāki nekā mums liekas, atsevišķi muskuļi, viņi ir, lielākā daļa muskuļi ir spējīgi tā savilkties, ka viņi pārplīst, tā kā fiziski viņi to var izdarīt, jā, un tā kā mēs mēģinām kaut ko pacelt, tad, tur ir visi muskuļi kopā jādarbina, bet atsevišķi muskuļi ir ļoti stipri, bet stulbi, un viņi ir spējīgi vienkārši sev saraut. Un man tāds, brīžiem liekas, ka, tu vienkārši atrausies, tā kā, kaut kā, pārsprāks tie muskuļi, tā kā viņi ir savilkti, sevišķi kāju priekšā. Un pirmo reizi tas notiek, un es esmu gaidījis ar šausmām, bet es peldu pilnīgā kosmiskā tādā mierā. Tas stress noteikti. Šis man noteikti, man bija stresēna diena, kur es pavadīju meditējot, sežot pie upes, pilnīgā klusumā, mierā, vīrs no mājās. Jā, arī bležot metālu, dziedot, es pilnīgi pavadīju, tā bija ļoti, ļoti mierpilna meditācija un tāda kosmisko pieredžu pilna diena. Un
Un tas nebija tāds kā pārstimulācija, tā kā, kad dažreiz tā ir, ka tu tur nolicies kaut kādu rituālu, pilnīgi tur viss tur, jau tur pilnīgi emocijas pa gaisu, ja? Nē, ne tā. Nu, tāds tiešām miers, un viss labi, un drusku parakstīju, un ļoti laba diena, bet tāda mierīgā veidā, ja, tā kā ļoti līdzsvaroti. Nu, tad tas notiek. Un šādā situācijā, kad tās ir vājprātīgas sāpes, vajadzētu būt bailēm. Vienīgais, kas man nepatika ļoti, bija tas, ka man likās, es gan jau spētu, kā es saku, drusku es tā kā varēju pakustināties kaut kā, jā. Nu, tā poza, tā kā, kad atslābinos, ir tāda reāli paceltām rokām un kājām, kas neturas pie zemes, jā. Bet, kaut kādā ziņā es varēju pakustēties, bet, es saprotu, jo man vajag stoleti, es nevaru. Man tur, ir savienot vannas istaba ar guļamistabu, bet, es netikšu līdz viņai. Parasti es varu vismaz aizrāpot. Lai kas notiek, es parasti varu, kaut vai līst uz alkoņiem, jā, tā kā, vismaz, jā. Bet šoreiz jau es nevarēšu. Un es domāju, es varu izvēlēties no gultas. Es tā pamēģinu, domāju, laikam varu. Izkrist ārā no gultas, laikam varu. Es sastīšos, bet, es varu, jā. Tad lietas būs jāizdara uz grīdas, ja negribas matus bojāt. Bet nē, nevajadzēja ļoti labi, jā. Un es vienkārši meditēju. Es pieņemu, ka mana dzīve droši vien tuvojas noslēgumam, jo es nezinu, cik ilgi var ar šādām lietām, man visticamāk sasprāgs visi muskuļi, ir cilvēki, kuriem salūst rības, ir cilvēki, kuri vairs nevar pelpot, jo viņiem ir tā sažņaukts. Elpa man ir sēkla knapa, jo, ir savilkts visas rības. Un es jūtos ļoti labi. Fiziski es to visu jūtu, un man, protams, tas nepatīk, jā, tas, ka tas notiek, bet es vienkārši sakoncentrējos, es esmu mierā, es neaizēju par ponu no savu ķermeņa. Tā kā, kad atrauties tad kaut kādā šamaniskā transā aiziet, ja tā kā nejūst neko. Nē, es esmu savā ķermenī, es visu jūtu, es vēroju, kas notiek. Mēģinu elpot, cik dziļi varu, kas ir ļoti sekli, bet, varbūt drusciņi dziļāk nekā tā, nekā dabiski sanāktu. Es vienkārši gaidu, kas notiks. Kosmisks miers. Un man nekad nešķita, ka es to pirmo spazmu, jo viņi ieved to, ka tas notiks vēl un vēl. Tā vienmēr ir. Es nezinu, cik drīz, varbūt pēc gada, jā, tā kā, tas man neviens neko nevar paskaidrot, tāpēc, ka man atsakās diagnosticēt. Bet, pateikt, ka tas ir no kaut kāda stresa vai trauksmes, jā, tiešām, kad es vienkārši pat šādā brīdī esmu pilnīgā omjā, kā lai saka. Viss šīs patiesības, ko es esmu sapratusi, un viss tas, cik tālu es esmu tikusi, viss tā sistēma, kas ir pielāgota mūsdienu lietām, nevis tas, kas nāk no senākiem laikiem. Tas ir pamatojoties senām gudrībām no, iespējams, 1000-gadīgām arī, bet neopagānisms tāds, kādu viņu radīja pirms 70 gadiem, kad tas sākās 20. gadsimta 50. Vai kas vēl senāk ir dažādi okultismi novirzieni vai dažādas austrumu prakses, viņas nav pielāgotas tam, kas notiek šodien, jo tās izmaiņas, kas notiek šobrīd, ir ārkārtējas. Cilvēki, kuri teica, ka pienāks tiešām kaut kāds jaunais laikmets un viss mainīsies, un to teiks par 2012. jau par to māju kalendāru, blablabla. Zinām, viņiem, protams, nebija tik ļoti liela nepatiesība. Tās izmaiņas notiek, bet tikai pilnīgi letātas. Bet izmaiņas notiek ārkārtēji, un tas nav salīdzināms pat ar ko, kas notika 20. gadsimtā. Jo 20. gadsimtā, kā liekas, 19. gadsimtā vēl tur staigāja sievietes korsetēs, ja tur brunčos, tur elektrība bija kaut kas ļoti, ļoti maz zināms, un nebija gan nekāda tehnoloģija. Cilvēki, protams, iedomīgi uzskatīja, ka viņi visu jau saprot par zinātni, kamēr beigās mēs nonācām līdz kvantu fizikai un visam pārējiem, bet tas bija 19. gadsimta beigas vēl.
kad knapi nekā vēl nebija, ja, tehnoloģiski. Sievietēm nebija balstiesība, nebija vispār verdzība vēl ļoti daudzās vietās bija, nu, pusoficiāli lielākoties, bet, un kur mēs esam tagad, pa 20. gadsimtu, izmainījās, liekas, viss 20. gadsimta beigās, pilnīgi cita pasaule, pa 100 gadiem, reāli pēc 100 gadiem, pilnīgi cita pasaule. Nu, tā taču ir, vai ne? Tā kā, ja liekas, mēs pastamies atpakaļ 18. 17. gadsimts, nu jā, tur notika renesanse iepriekš vēl un Ameriku atklāja un viss kaut kas, bet kaut kā liekas, nu tā senatne, nu viņa, nu kaut kā vienkārši dzīvošanai, nu ļoti līdzīgi jau arī vien bija. Tāpat tās bija baznīcas vara, tāpat tās bija mājticības, tāpat mēs nezinājām par zinātni, mēs pat nezinājām, teiksim, kā ķirurgam rokas tur jānomazgā pirms tam, un tas taču, nu, liekas, 100 tūkstošiem gadu ir bijis ļoti līdzīgi, nu, labi, no tūkstošiem, nu, kaut kāda civilizācija mums tur radās, ja izmainījās kopš kaut kādiem tiešām laikiem, kad bija vācēju mednieku sabiedrības. Bet, liekas, par to 20. gadsimtu tik taču daudz, kas mainījās. Tas nav salīdzināms, bet gan ar to, kas ir noticis 21. gadsimtā, mums ir tikai ceturdaļa no viņa pagājusi. Un tās izmaiņas, tur tā lieta cilvēki neredz. 20. gadsimtā redzēja, kad parādījās visiem mobīlie telefoni. Bija taču sajūta, kaut kas pilnīgi citādāks, tagad visu laiku var piezvanīt. Katru reizi var piezvanīt, lai kur tu būtu, tu vari citiem uzreiz piezvanīt. Izziņas var sūtīt, tekstu var pēc tam bildīt sāka parādīties, un tad jau blā, vai ne ar telefoniem. Likās, nu, tā kā var just to, kur tas notiek, jā, es, piemēram, ļoti labi atceros to sajūtu. Es kaut kur eju man telefons, es varu piezvanīt, varu aizsūtīt īziņu, es varu aizsūtīt bildīti, nofočēt kādam un tāds, tad ir nākotnē, jā, tā kā visas lietas notiek, bet šobrīd cilvēki neredz. Cilvēki neredz, kas notiek, neredz. Un man ir tas viss. Bet man ķermenis uzdod. Un kas man būtu vajadzīgs, būtu palīgi? Apustuļi. Es reāli smējos, protams, par sevi. Bet es tik daudz ko dot. Un reāli cilvēki vairs negrib ņemt. Es negribētu nebūt nekāds kulta vadonis, es slēgt to saku. Un jūs zināt, ka es sen būtu kļūst par kulta vadoni. Es vienā brīdī kļuvu, izmēģinot, pasmejoties. Man izdosies cilvēkus izmanipulēt, izdevās, jā. Man reāli tā kā gribēju, lai es svētīju viņus. Es nedarīju neko īpaši sliktu, jā. Es teicu visu patiesību. Es godīgi teicu, ko es domāju, jā. Bet es izmantoju, jā, tās taktikas, un es nebīdīju cilvēkus pašas domāt. Es teicu visu priekšā. Nu, es teicu to, kam es ticēju tajā brīdī. Tie nebija meli, bet es parādu to, ka cilvēki reāli man seko vienkārši kā guru. Un cik man bija gadi? Ko, 22, 23? Kas stulbere? Mierīgi. Es to varu, bet es to negribu. Es gribētu strādāt ar cilvēkiem, kuri ir spējīgi iedzīvināties un darīt lietas. Un es varētu palīdzēt viņiem saprast tik daudz ko, iegūt mieru un vadīt savas dzīves. Man ir visi plāni, viss priekšā, bet ar manu brūkošo ķermeni es varētu cilvēku par slinku paņemt no manis. Vienkārši par slinku. Un tic galvenais. Prasa man, kas būs. Ļoti bieži. Ļoti bieži cilvēkam prasa, kas būs. Nu, pastāst, kas notiks. Es varētu. Bet tas neko nepalīdzēs, ja cilvēki nedarīs lietas. Un man uzticās, un man prasa, un man no manis grib visu kaut ko. Bet tikai ne paši praktizēt, tikai ne iesaistīties tajā, kur man būtu vajadzīga kopiena. Jo tas, ko mēs esam pilnībā pazaudējuši, ir kopienas sajūta. Covid, sociālie tīkli, mākslīgais intelekts, viss šīs lietas, kas ir ļoti labi saslēgušās kopā, un viss šis sabiedrības sabrukums, ko cilvēki vēl neredz, bet rietumu sabiedrība brūk kopā. Un tas nav tāpēc, ka geji nāk. Tas ir pirmais, kas visiem šis, tradicionālas vērtības ir sabrukušas, un tāpēc mums tagad ir kaut kāds sabiedrības. Tas nav galīgi par to. Tās ir pilnīgi citas lietas.
cilvēki speciāli tiek rīdīti ar šiem jautājumiem, tā kā kreisie pret labējiem, konservatīvie pret liberālajiem. Tas nav par tām lietām. Tas tiešām nav par tām lietām. Tas ir uzmanības novēršanai. Un mēs varam vienoties pat samērā konservatīvi cilvēki. Nu, ir tādi, kas gribētu mani, kā LGBT pārstāvi nosist, ja? Nu, sorry, ar tādus nerunāšu, nu, ka tu gribētu, bet, nu, tu sakot, cietumā nonāks vienīgais, kas tev attur, ja? Nu, tur es neatradīšu to kopsakaru, bet mierīgi varētu cilvēki atrast konservatīvie ar liberālajiem kopsakaru visā šajā un atrast veidu, kā iemācīties, kā saprasties un kā katram teikt to, ko tu domā, bet otru neaizvainojot un kaut kā dzīvojot uz priekšu. Bet, nu jā, tur ir savs līmenis, jā, tajā brīdī, kad tu gribi tiešām kādam ļaunu un kad tu gribi absolūti ierobežot kādu tiesības, tajā brīdī tas apsājās un tajā brīdī tas vairs nedarbojas, bet ļoti, ļoti dažādi cilvēki īstenībā, kuri šobrīd plēšas par pilnīgām stulbībām, par to, ko viņi nesaprot. Viņi pat nesaprot, kas tas ir, bet viņi tikai plēšās. Vienkārši ir vienmēr šie sakurinošie jautājumi, kas ir aborti, kas ir tā kā lai vispār pasaka, jebkuru divu cilvēku kāzas, kas ir, kas tiek bērniem skolās mācīts par seksuālo izglītību. Nu, jā, protams, krievi pret latviešiem, tā kā liberastisms, atkal no otras puses kaut kas cits, ja tā kā tev viss ir vienkārši tādi emocionāli sakāpināti jautājumi, kurus vienmēr bāž acīs tajā brīdī, kad novērsta uzmanību no kaut kā pilnīgi daudz svarīgākā šajā, jo daudziem liekas, ka tās tās svarīgākās lietas, bet mēs esam par viņiem plēšušies cik ilgi jau, un katram var tur būt savs viedoklis, un mēs nevaram atrisināt tās atšķirības, un brīžiem arī nevajag, lai cik tas neskanētu dīvaini no manas puses. Es arī sanāk iesaistījos tajā visā, un līdz kamēr es sapratu, ka vienkārši cilvēki tiek rīdīti citu pret citu, tādēļ, lai novērstu viņus no apvienošanās un kopienu veidošanas, un es zinu, kā to visu izdarīt, bet es vairs nevaru, jo man nav tās kopienas. Un nav kopienas atbalsta. Un es varētu, ko es varētu dot cilvēkiem, man pat fiziski vajag palīdzību, ja, piemēram, būtu pasākumi, ja, kur es varētu kaut ko stāstīt, mācīt, mēs varētu vienoties kaut kādās lietās, saprast par to, kas notiek. Es arī labprāt mācītos no citiem cilvēkiem, jo šobrīd tik ļoti daudz ko var mācīties no citiem, kas notiek. Ko viens pamana, ko cits pamana par dzīvi. Es gribētu vēl mācīties ļoti, ļoti daudz ko, jo es taču neesmu bijis gudra, es to nemēģinu apgalvot. Es vienkārši saku, es esmu, vai iešavoju čakru atvērusies kaut apgaismīgi pilnīgākā, ja, tā kā, cik tālu šajā brīdī varu. Un diemžēl tas vienkārši nenotiks. Un es dalos ar to, ka nezaudējot cerību tās lietas, ja jūs kādā brīdī drusciņi gribat pabīdīties. Ir iespējams iegūt to mieru un to saskaņu ar sevi un iziet no tiem vāveres riteņiem un saprast savas īstās vērtības un tiešām visā šajā haosā, kuru jūs iespējams pat nejūtat, bet vai jūs zināt, kāda cilvēka, kuram nav trauksme? Gadījis, kādam var būt tiešām jau slimības līmenī, ļoti lielai daļai jau slimības līmenī. Kādam šādi tad, bet tāda riktīgi traucējoša trauksme. Jā. Varbūt ne katru dienu, ne katru nedēļu, bet tā, ka tiešām tāda trauksme vispār bojā dzīvi. Vairāk, mazāk, ļoti daudz vidēji, varbūt kādam tikai drusciņi, bet tomēr. Pasakiet, jūs zināt cilvēkus, kuriem nav trauksmes? Es dažus varētu nosaukt, bet es arī nezinu, kas viņiem iekšā notiek. Visiem ir trauksme.
Man arī ir vēl aizējumi, protams. Bet kāpēc? Un es zinu, kāpēc. Bet kā ar to tik galā? Tas ir cilvēcīgu attiecību jautājums. Un to var izdarīt tikai cilvēcīgās attiecībās, atjaunojot vispār spēju komunicēt ar cilvēkiem, vispār rodot kontaktu. Jo visa šitā cilvēku, man tikai es mājās sēžu ar savu Netflixu, ja, man tā ir daudz labāk, viņš kā man, cilvēki tā nestrādā. Un ja jūs aiziet dzīvot tiešām dabā, tur vienalga, ja tā kā var paņemt tādus retrītus no dzīves pat gadiem. Un ir cilvēki daži, kur jā, viņi var nodzīvot vieni. Ja jums ir trauksme, tad jums tā vienatne nedara. Un atzīsiet savu godīgi, jums ir tā trauksme. Ir kaut kāda veida nomāktība, ja arī tā nav pilnīgi depresīva, kā no kā trauksme. Un mēs daudz vairs nejūtam vispār, kur ir tā atšķirība, kur ir kaut kāda veselīga vispār sajūta par dzīvi. Cilvēki vairs nesaprot, kas tas ir, tāpēc, ka tā trauksme un daudziem arī depresija ir tik ļoti pierasts stāvoklis, ka mēs vairs neatšķiram, kur vispār ir kaut kāds miers, kur ir tāda normāla dzīvošana ar pozitīvismu, un es nedomāju toksisku pozitīvismu. Tādēļ, ka jau vairāk es jums stāstītu, jo vairāk jūs redzētu, cik īstenībā viss ir pilnīgā dirsā, bet ar to var dzīvot, tur tā lieta, ka tās lietas ir jāsaprot, kāpēc ir dirsā un ko ar to darīt. Un tas nav tikai par to, ka es esmu gudrāka par citiem. Jā, es esmu gudrāka par diezgan daudziem. Galīgi ne par visiem. Kaut kā arī jautājumā ir šīs te lietas, kas man ir atvērušās un kas man ir no kosmosa, kas citiem nav, bet ko es gribu pateikt ir, ka jūs arī varat. Nu, jūs varat. Es varētu palīdzēt, bet es redzu, ka tas nenotiks. Tāpēc es arī nedalīšos vairāk ar šīm lietām konkrēti. Ja es tagad tā pastāstu, un varbūt kaut ko pastāstīšu arī vēlāk. Bet kāpēc es netaisu vairāk video, kur es tiešām stāstītu, ja kas notiek un rādītu tehnikas, tāpēc, ka jūs to nedarīsiet. Un tāpēc, ka man nav tā atbalsta, man pat cilvēki nevar iekomentēt. Es esmu teikusi, nu iekomentējiet, man vienkārši, tā kā tie komentāri ļoti palīdz vienkārši algoritmam, lai cilvēki redzētu. Cilvēki noskatās un pasaka man čatā baigi foršais video, un es saku, tu nevari nokomentēt. Nē, nevar pat komentāru, nevar pat laiku pielikt. Un man ir citreiz tiešām, ka man vairāk cilvēki atrakst un pasaka forši video, nekā man laika izrādās. Tas nav godīgi. Tas nav godīgi pret mani. Es to visu daru, un jūs man nevarat laiku pielikt. Tāpēc, ka tas reāli, tas jau nav manam ego. Jo, ja tas, ka jūs man atrakstat, man personīgi, tas ir svarīgāk nekā tas laiks. Personīgi, protams. Ja es varu vēl parunāt par to, ja, vēl labāk, skaisti. Un man patīk, ka man to atsūta. Nu, tā kā sirsniņā, ja. Bet, lai es varētu izplatīt to, ko es gribu teikt, man ir vajadzīgs šīs tehnoloģijas. Mēs visi esam atkarīgi no algoritmiem. Daudz cilvēki pat nesaprot, cik lielā mērā, bet arī es esmu atkarīgi no algoritmiem. Man vajag tos komentārus, man vajag to pierakstīšanos, to subscription, man vajag tos laikus, man vajag tos zvaniņus, lai atgādinātu par maniem video, lai es varētu izplatīt kaut ko. Bet jūs man to nedodat. Iedomājieties vienkārši, kāds slinkums. Jūs klausieties reāli, un jums nav slinkums atrakstīt. Tā kā, bet jums ir slinkums ierakstīt komentāru. Kauns, jā. Varbūt kauns. Laikus gan neredz. Tos neredz. Laiku pielikt var katrs. Var uztaisīt pēc atsevišķo kontu. YouTube var taisīt vairākus kontus. Jūs redzēsiet atsevišķu kontu un piekomentēt mani, bet tas ir pēc daudz prasīts. Te nu ir mans rūgtumiņš un mieriņš, bet abi varbūt reizē īstenībā, bet to viss ir miers. Un ko es ar šo visu gribu teikt ir, tam būtu jānotiek kopienā. Un tas noteikti cilvēki dara. Tieši to pašu, ko es mācu. Tā ir speciāla kaut kāda čakra, kas daudziem atverās. Ne man tikai. Tur tā lieta. Šī te konkrētā lieta sapratni par to, kas notiek, sapratni par to, kas ar mums tiek darīts. Notiek daudziem cilvēkiem, bet nepietiekami daudziem, lai kaut ko mainītu. Mainīt varētu personīgā līmenī kopienas
veidā, palīdzot cilvēks ar cilvēku, bet mēs to vairs nemākam. Mēs katrs sēžam mājās ar savu Netflix. Un jūs šito varat noskatīties un nodomāt, nu jā, un tad turpināt savu seriālu. Seriālu forši, es arī skatos seriālus, viss labi. Bet, ja jūs kāds saņematies, pamēģiniet, es nezinu, pastīties vienkārši uz mani šeit. Būma enerģija, jā, par ko es runāju. Tas, ka jums kaut kur aizskars. Jūs sapratīsiet, par ko es runāju, un jūs varat tikt līdz tam mieram un līdz tām praksēm un līdz tā sapratnē. Un ir daudz video, ir kanāli, un kur tiek runāts par šiem jautājumiem, katrs no savas perspektīvas. Es arī runāt no savas perspektīvas, kas ir arī vēl aizvien saistīta ar neopagānismu, protams, jau negarīgajām praksēm. Daudzi runā ļoti tā kā, filozofiski. Arī var pieiet, arī no tās puses. Jūs varat atrast informāciju, jūs varat paši attīstīties. Bez tās kopienas un bez cilvēcīgām, normālām attiecībām, ko mēs esam pilnībā pazaudējuši. Un nesakiet, ka tā nav. Kā tam varbūt ir paveicies, bet mēs esam zaudējuši spēju vispār sazināties un saprasties ar cilvēkiem. Mēs dzīvojam pilnīgi melu pasaulē. Pagaidām vēl šā vai tā, bet 2 gadi. Un viss mēs vairs nezināsim neko, kas notiek. Un tajā visā saglabāt kopienu un sanākt kopā un dzīvot savu dzīvi, nevis mainīt pasauli. Mēs nevaram vairs izmainīt pasauli. Un šī tā atmoda, par ko es saku, cilvēks saprot, kas notiek, tas nav pietiekami un tas nebūs pietiekami. Un pasauli mainīsies tā, kā viņa mainās, un tie nebūsim mēs, kas to vadīsim. Bet mēs varam turēties no tā malā, un mēs varam padarīt savu un savu kārtējo dzīvi. Cik nav kārtējo, es nevaru, jo cilvēki nav gatavi dzirdēt to, ko es saku, jo viņi vienkārši ir nobijušies un katrs ielīduši savā aliņā, kas ir ļaunākais, ko mēs šajā brīdī varam darīt. Mēs vajadzētu vienoties, bet mēs nolienam katrs savā alā un baidamies un sēžam trauksmē un domājam, cik viss ir slikti, un tad mēģinam sev pārliecināt, ka ne, īstenībā nav slikti. Melojam savu. Es vairs nemelāju savu. Un tas ir ļoti, ļoti forši. Un jūs arī to varat. Kā tā viena? Es esmu viena, jā, ar šo. Diemžēl pilnīgi viena. Man nav neviena, ko dalīties ar šīm atklāsmēm un ar šīm sarunām un ar šo visu, ko es varētu dalīt ar kopienu, kā tam vajadzētu būt. Ja es būtu viens no tiem cilvēkiem, kas spēj nest, es nevaru. Jūs dzirdējāt, kas ar mani notiek. Man vajadzētu cilvēks, kas man palīdz. Un tad es varētu. Bet meklējiet citus guru, nezinu, kā lai nosauc. Kādus, kas jums atklāja lietas, kas var palīdzēt. Pamēģiniet atrast to kaut kādu cilvēcīgo kontaktu. Un tas var pat notikt pa internetu. Var pat notikt arī pa internetu, var notikt arī virtuāli. Kas ir sliktāk nekā klātienē, bet, var. Pamēģiniet. Jo man nav spēka. Jūs redziet, kas ir man notiek. Man nav spēka nest vienai un cīnīties ar to neatbalstīšanu, ar to visu stulbumu, ko īstenībā jūs man metat virsū, jā. Man ir neliels rūgtumiņš, bet es vairs nedusmojos. Es kādā brīdī šausmīgi dusmojos, vairs ne. Rūgtums ir, jā, bet meklējiet kaut ko, kur jūs varat, jo meklējiet kādu, kas var jūs vilkt. Tāpēc, ka jūs vajag vilkt. Jūs vajag vienkārši aiz matiem raut ārā no tā dumbrāja, kur jūs esat. No visas tās trauksmes un depresijas jūs vajag vienkārši aiz matiem un izpļaukājot vēl vilkt ārā. Meklējiet tavus cilvēkus, kas to spēj darīt, kuriem vēl ir iekšā, kuri var to jums izdarīt, jo es vairs nevaru. Es varētu tikai teikt, ja man būtu palīgi, ja man būtu kopiena. Es tādas lietas izdarītu. Un es esmu to darījis senāk. Tieši šo pašu, šo kopienas variants, es vilkus tos cilvēkus, es matiem, es izvilkus viņus no tā dumbrāja. Bet es vairs nevaru. Es vairs viena nevaru. Es viena nesu 10 cilvēkus ārā no tā, kur viņi bija ieslīguši senāk. Viena cīnoties. Tāpēc, ka man bija kaut kāds atbalsts. Kaut kāds. Šobrīd vairs nav. Un tādēļ arī neko. Tādēļ es arī šos video netaisīšu. Es nestāstīšu, kas notiek. Tāpēc, ka es to nevaru.
Meklējiet cilvēkus, kas jūs nesīs. Ja jūs esat par slinku, par nobijušos, par neticīgu, par aizvērtu, par nezinu, kas ar jums ir, meklējiet, kas jūs vilksies matiem. Meklējiet tās cilvēkus reāli. Ir tādi cilvēki, kas jūs vilksies matiem. Bet man neprasiet vairāk. Bet es ļoti novēlu katram atrast sevī to spēju pretoties visam tam, kas notiek. Ja jums šķiet, ka jums viss ir kārtībā, tāda es dodu 95%, ka nav. Šis nāk no vislabākā, ko es varu gribēt jums dot. Un tas, kas manī skan, tas sarūpinājums, tas ir par jums, tas nav par mani. Mazliet par mani, jā, man gribētos to kopēji vienkārši tīri, jā, tā kā man patīk dot, un es gribētu to darīt. Ļoti gribētu. Un man tas būtu foršāk pašai arī, jā, bet es smagi zināt, ka man ir, bet kā man vairs nav tā spēka cilvēkus vilkt un nest. Lai gan es gribētu, bet man vairs nav spēka. Nu, atrodiet un saprotiet, par ko es runāju. Padomājiet, sajūtiet, pameditējiet, paskatieties, atveriet acis, kā lai saka, jā, stulbi. Stulbs izteiciens atvērt acis. Bet varbūt arī tā jādara. Pamēģiniet jūs sapratīsiet, par ko es runāju, jūs varat tikt ar to galā, jūs varat. Katrs no jums visticamāk. Nu, ir cilvēki, kam ir bijuši bezcerīgi, bet tur tā lieta, ka nav jābūt fiziskajā pasaulē visam perfekti. Jūs redzējat, kā man nav. Jūs redzējat, ka es izstāstīju, kas ar mani notika. Daudziem liekas, ka jāizmaina viss ar dzīvi, lai viss būtu perfekti, tikai tad var justies labi un mierā, bet tā nav. Var arī citādāk, var arī viss būt ļoti smagi, un tāpat var justies mierā. Šito jums arī novēlu. No visas sirds.